Tātad ļoti īsi par PayPal limitiem vai ierobežojumiem. Tātad esam lapā, kur vajag noņemt tos limitus. Годовой лимит получения средств. To jūs redzēsiet, protams, ja jums būs pieregistrēta kredītkarte. Un līdz ar to viņus ir jānoņem. Ja jūs ar sistēmu Revolutionary Matrix nebiju pateicis iepriekš, kā sauc tā sistēma, nopelnīt krietni naudas summu, jūs viņu nevarēsiet pārskaitīt, ja jums būs tā summa virs 2500 eiro, un teiksim $4000 jūs jau nevarēsiet pārskaitīt. Jums nevarēs pārskaitīt, jo pārskaitīšana notiek automātiski. Tāpēc iesaku noņemt limitus. Tātad liekam šeit to galečku, nospiežam un снять лимиты. Tātad šeit viss kārtībā un отправить факсом документ, удостоверяющий вашу личность и место жительства. Spiežam šeit. Un valid identifikātor fotografija. Tātad, kas jums ir jāizdara? Ņemam pasi, savu kredītkarti. Kā es jau teicu, pasēji reģistrētai adresei PayPal sistēmā jāsakrīt ar jūsu adresi jūsu pasē. Tas ir, lai nebūtu nekādu problēmu. Meklējam, ja jums ir mājās skeneris, viss kārtībā. Ja nav, tad meklējam tuvāko skeneri vai pie kaimiņiem vai kādā datoru klubā. Noskenējam vienā lapā jūsu pasi. Tas ir jūsu sākuma lapa, kur jūsu fotogrāfija un norādīta adrese un personas kods. Un noskenējam nevis pirmo, bet kredītkarti. Augšējo pusi, kur norādīta jūsu kredītkartes tie cipari, ja? Noskenējam, saglabājam kā fotogrāfiju, un, ja jūs nesaprotat, par ko es tagad runāju, es domāju, kurš cilvēks, kurš daudz maz prot strādāt ar datoru un ar skeneri, visu to jums pastāstīs. Tas nevajag steigties, to var izdarīt ar laiku, bet kad ir gatava fotogrāfija, uz kuras redzam jūsu pasa un kredītkarte, nospiežam upload files, pievienojam jūsu fotogrāfiju šeit un faila nosaukumu, teiksim, rakstam remove limits angļu valodā, type of evidence, izvēlamies подтверждение адреса vai подтверждение имени un file description. Es tomēr iesaku rakstīt file description, jāuzraksta kādēļ jūs sūta to failu un ar kādu, paskaidrot, kāpēc jūs sūta to failu. Es iesaku rakstīt, teiksim, angļu valodā, uzrakstīt, kad, aizsūtu tāpēc, lai noņemtu ierobežojumus, teiksim, remove limits, un iespējams ar to arī pietiks. Protams, var uzrakstīt nedaudz garāk tekstu, šeit gan ir tikai 60 simbols, bet, es domāju, ja pierakstīsiet remove limits, ar to arī pietiks. Tad send files to PayPal spiežam un viss. Gaidam atbildi no PayPal, un es domāju, ja būs kādas problēmas ar limitu noņemšanu, PayPal jums atsūtīs atbildi noteikti. Ja noņems tos limitus, tad, summa, kuru varēsiet pārskaitīt, būs krietni lielāka. Līdz ar to jūs apstiprināsiet savu
identitāti, savu personu un adresi un tā tālāk. Nu, lūk tā, es domāju, jūs daudz maz sabradāt, kā tad noņemt limitus, ja būs atkal problēmas, lūdzu, rakstiet komentārus manā internet saitā, centīsimies tās problēmas visas atrisināt. Paldies pagaidām. Pagaidām viss, ja? Tiekamies jau noslēguma video kursā, kur apkoposim visu informāciju.